Nu, ja mēs runājam par šo programmu Pasaules atmiņa, tad tā gluži nav tāda muzeja programma, bet tā ir sanācis, ka Latvijas Nacionālajā reģistrā pirmās nominācijas ir ieguvuši tieši muzeju pieteikti projekti, pieteikti priekšmeti. Bet īstenībā jau šajā programmā ir aicināts iesaistīties visas atmiņas institūcijas, un man liekas, tas arī ir tas būtiskākais, un varbūt tas vispār mūsdienās ir tas būtiskākais, ka visas atmiņas institūcijas sadarbojas un mēģina vienu otru atbalstīt un tādējādi kopā izkristalizēt tās vērtības, kas mums ir būtiskas, piemēram, Latvijai kā nācijai, mūsu nacionālajai atmiņai. Ja? Un tieši šo te Latvijas Nacionālo reģistru veidojot un strādājot šajā reģistra tapšanas stadijā, manuprāt, mēs diezgan daudz par to diskutējām, bet, manuprāt, vēl daudz, kas ir arī jāizdomā, tad kas īsti ir tas, kas Latvijai šobrīd ir būtisks. Un, manuprāt, tās pirmās 4 nominācijas ir diezgan zīmīgas. Varbūt tas ir tā nejauši iznāca zināmā mērā, jo katra atmiņas institūcija šajā konkrētajā gadījumā muzejs ir izvēlējies viņu prāt tādas īpašas dokumentārā mantojuma liecības. Un kas tad ir tās 4? Ja tā ir Raiņu un Aspazijas sarakste, tad tā jau nav tikai privāta sarakste. Ja? Tā ir arī vēstures liecība, tā ir arī kultūra vēsturisks liecība, bet tā ir arī zināma tāda jēga tajā ziņā, ka Rainis savulaik ir diezgan daudz runājis par to, ka muzejiem ir misija ne tikai pagātnes liecības glabāt, bet arī aktuālo vēsturi dokumentēt. Un, manuprāt, tas ir tāds zīmīgs ievadījums šī nacionālā reģistra tapšanā, ka tieši ar šo sarakstu un ar Raiņu vārdu kaut kādā mērā šī saraksta tapšana arī ir notikusi. Ja mēs runājam tieši par to nomināciju, kas ir Latvijas centrālās padomes memorands, manuprāt, tā ir faktiski unikāla lieta un beidzot ir pievērst uzmanību šim dokumentam. Un beidzot mēs varam parādīt arī cilvēkiem, kā izskatās šis memorands, kur ir parakstījuši, 1944. gadā Vācu okupācijas laikā Latvijā tie inteliģentākie un garīgi drosmīgākie cilvēki, lai paziņot visai pasaulē, ka latvieši nav piekrituši ne padomi, ne vācu okupācijai, ka Latvija tomēr ir spējīga eksistēt kā neatkarīga valsts. Un, manuprāt, šī ziņa ir ļoti būtiska mums pašiem. Tā ir svarīga pasaulē, protams, bet tā ir arī svarīga mums pašiem, ka cilvēki pirms daudziem gadu desmitiem, pirms pusgadsimta, piemēram, ka viņi uzdrošinājās pateikt to un arī starptautiskai sabiedrībai pavēstīt, ka tomēr mums ir mūsu neatkarīgā valsts un viņa nav legāli, iestājusies kādā citā valstī, viņa ir okupēta. Un tas pats varbūt mazliet citā nozīmē būtu sakāms arī par Krauts fotoplašu kolekciju, jo šīs fotogrāfijas, kas ir viena objekta celtniecības procesa, viņām faktiski ir vēl cita nozīme, jo viņas parāda šīs te Latvijas valsts tādu spēju un vēlmi nostiprināt savu ekonomiku un izbūvēt šādu milzīgu būvi, ko šodien mēs jau esam iekļāvuši pieminekļu sarakstā. Tas ir jau īsts mantojuma objekts, un tajā laikā tā bija aktualitāte. Tieši konferencē, kurā es biju, es dzirdēju vienu burvīgu frāzi: grāmatas nāk un iet, bet aizvien paliek cilvēki, kas nezin, kas ir Michelangelo. Un, respektīvi, tas stāsts ir par to, ka šīm pasaules atmiņai ir jārunā šodienas pasaulē, šodienas paudzē pie šī laika tehnoloģija iespējām. Mums ir jārunā par pagātni, kāpēc tā šodien ir vajadzīga, kāpēc mēs nevaram dzīvot bez izpratnes par to, kas ir noticis, jo mums mēs to ņemam līdzi savai kaut kādā veidā, savai tālākai dzīvei. Un tiešām varbūt nav svarīgs šis medijs,
kur šis dokuments tiek glabāts, jā, bet svarīgi ir šīs vērtības, kuras mēs tad lietojam un saprotam. Un katrai tautai ir iespējas tad līdz ar to arī sevi daudz labāk sajust kaut kādā lielā kopīgā šajā vērtību kontekstā.